Modes, kad ir beigusies, sakiet, vai stress ir aiz muguras? Noteikti. Tagad ir daudz vieglāk. Kā jūs šķiet, kāda bija publikas reakcija? Manuprāt, ļoti pozitīva. Es gan viņu jūtu tikai tiešām pēdējā izgājienā, bet ļoti pozitīvi. Jūtu pozitīvu enerģētiku. Jūs šodien burvīgi izskatieties. Paldies. Jūs vienmēr tik spilgti ģērbjaties. Man patīk krāsas. Es domāju, ka nevienmēr. Man patīk arī krāsas, kas ir mierīgas. Bet šodien man viens, ka noteikti gribējās kaut ko dzeltenu, jo man kolekcijās tas tā vienojošais tāds tonītis ir dzeltens. Un es visādā mērā gribēju to ar sevi vēl kaut kā parādīt. Un arī tas, ka ja iepriekšējā skatē man laikam neatlika laika par sevi domāt, tad šī man gribējās par sevi padomāt. Tad es tā kā turpinājums visai kolekcijai Linijā radīju sev arī vēl vienu tādu tērpu. Sakiet, kā jums šķiet, kam jūs radat tērpus? Kas ir tas cilvēks? Tas šušu, ko es tā kā, par kuru es domāju, un tas koncepcija par to brīvo laiku, tie visi cilvēki novērtē savu laiku. Tas nozīmē, ka viņi atvēl arī laiku sev un māku viņu labi pavadīt. Bet tādā nozīmē ne izklaides, bet tieši pilnvērtīgi pavadīts laiks. Un tas ietver ērtību, ko es arī mēģinu atainot savos tērpos, ka viņi no dabīgiem autumiem viņi elpo. Viņi nav fiksēti visbiežāk vienā izmērā, bet viņus var kaut kādā veidā mazliet patransformēt, lai mēs jūtamies vēl ērtāk, ja no gadījumā kaut kas mums dzīvē mainās vai arī mūsu ķermeņa formas mainās. Mēs neesam standarti, un to es arī gribēju tās kolekcijas radīt nestandarta. Un tas ir tas cilvēks, kas jūtās brīvs. Es saprotu, Kaspars sūdzējās, ka viņš arī apbrīno tās jūsu milzīgās darba spējas. Sūdzējās, ja? Es zinu, pēdējās nedēļās viņam nācās ciest, jo, protams, lai arī cik es nezinu kā, es pusgadu gatavojos pasākumam, nerunājot par to, cik ilgi lai rada kolekciju, bet tas pusgads, tā liekas, ka tu ļoti laicīgi visu dari un organizē, bet, protams, pēdējās nedēļas ir ļoti intensīvas, un viņam bija jāredz mani nogurušu, jāredz ļoti vēlu, vai vispār nav jāredz, jo es nāku vēlāk, un viņš savukārt agrāk iet prom vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā, jā, paldies viņam par iecietību. Sakiet, vai viņš spēj kaut kā ietekmēt, piemēram, jūsu tērpus? Noteikti, man ir svarīgs viņa viedoklis. Es arī minēju, varbūt ne jūsu TV, bet ka Kaspars noteikti nosaka tieši vīriešu apģērbus, jo uz viņu tiek laikoti. Viņa augums ir pirmais, kas noprovē to, ko es rādu. Un viņa viedoklis arī tiek ņemts vērā. Ja viņam savukārt liekas kaut kas tur varbūt tāds vai savādāks, es to izskatu. Nevienmēr pieņemu 100%, bet noteikti izskatu. Pirms 2 gadiem jūs ar Kasparu iepazināties tērpi pirms tam un pēc tam. Ir kaut kas savādāks? Kaut vai tikai tas, ka viņš tagad atbalsta mani. Viņš vadīja pasākumu, ļoti satraucos. Es arī satraucos. Viņš, par to, ka viņš piedalās, un viņš piedalījās gan vedot pasākumu, gan arī pirms tam visādā veidā atbalstot. Un tas, protams, ir ārkārtīgs plus man, jo iepriekšējais skatēji gatavojos es viena. Cikat, vai jūs neesat domājuši savā ģimenē, tā kā viņš ir mūziķis, jūs ar modi, kaut kā sintizēt to visu kopā, mūziku, modi? Tā ir laba ideja, neesam domājuši. Vēl neesam. Ko negaidīsim ielūgumu uz nākamo skatu? Iespējams, ka tad jau būs kaut kas ar modi, mūziku, bet varbūt tikai. Cerēsim. Paldies.